Nu, sveikiņi! Labs laiks, galīgi negribās strādāt. Tāpēc paplāpāšu bišķītiņās. Par putnu dzeramtraukiem, jā. Tātad, to ir diezgan daudz, visādi, un sāksim ar cāļa. Tātad, šāds vakuma dzeramtrauks cāļiem. Nav slikts, vienīgais, ka litrs, jā, un, teiksim, 10 cāļiem viņš pietiek. 10 cāļiem viņš pietiek, es kā daru, es lieku sākumā šito tā kā uz grīdas, un pēc tam es iekarinu šitādu, lai viņi pierod, jo šitam te ir jāsit pa mēlīti, lai dabūtu ūdeņu. Tātad, ko es gribu pastāstīt, kas ir pats galvenais? Dzeramtraukiem svarīgi ir, cik vienkārši ir viņu izmazgāt un cik ilgi nesabojājās ūdens. Tātad, šinī traukā cāļi putni dzer un netīrumi, pareizāk sakot, viņi skalo knābi, un šis ūdens no šejienes tiek šitien te uz augšu. Šādā vakuma traukā ātri sabojājās ūdens. Šādā traukā šitien ir nipelīts. Tātad viss ūdens tiek tikai tad, kad cāls uzsit pa šo nipelīti. Līdz ar to ūdens šeit nesabojājās. Vismaz tik ātri, ja? Tad, kad ir daudz cāļi, tad ir tādas visādas automātiskās dzirdnes, ja? Šīs konkrēti ir cāļiem, ir arī tādas vistām, bet tās es nelietoju. Tātad, kas ir šitien te ir tāds pludiņš, kurš noteiktā stāvoklī aiztaisa ūdeni ciet, un šeit paliek neliels ūdens daudzums, kas pietiek. Ūdens pienāk no šāda bunduļa, no savādāka, vienalga kāda. Tātad, tas būtu tā. Tagad ir visklasiskākie, viena no visvienkāršākiem dzeramtraukiem. Tātad šitāds te arī vakuma dzeramtrauks, visiem labi pazīstams, labi zināms, bet arī problēma tā, kad ūdens staigā no dzirnāšanas vietas uz lielo daudzumu, un šāds ir praktiski jāmazgā katru diennakti. Tad ir tāda paša veida maķenīts sarežģītāks. Viņš ir uz kājiņām. Tātad, principā, viņam ir trīs dažādi augstumi. Tu vari uzlikt pavisam zemu, tātad var uzlikt kaut kādu 3 cm augstumā, un vari arī uzlikt kājiņas vēl augstāk. Viņi ir diezgan nestabili, bet, lietot viņus var. Kas vēl? Jā, dzeramtrauks es parasti lieku vismaz nestabilos uz šitādām kastēm. Jo apakšā tad pirmam kārtām skaidrs pakaiši mazāk tiek ūdens traukā, otram kārtām slapjums paliek zem kastes, ko viņi tur izslapina, ja? Tāda ir visvienkāršākā dzirdne, tā ir šitāda. Kanna apgriezta. Bet šo es lietoju ziemā, tāpēc, ka viņu ir ļoti vienkārši, ja sasalst ūdens, apgāž otrādāk, uzsit pa virsu, ledus gabals izkrīt, lej jaunu ūdeni iekšā. Tātad, pāriesim pie drusku sarežģītāks. Šitas ir, man var teikt, vismīļākais, kaut gan lielai daļai cilvēku viņš nepatīk. Šitas ir spainis. Gandrīz 20 litri, 18 litrīgs spainis, un viņš ir ar pludiņu. Redz, kur ir pludiņš, un nipelīts maziņš, ventīlīts, nipelīts, kā nosaukt, ja? Šeit tātad ielīst ūdens, un pludiņš aiztaisa ciet. Tātad atkal šeit ir variants, ka šeit ir dzeramais ūdens, pie kam šo visu var ļoti viegla švammīt un lupat izmazgāt. Izņem netīrumus, un pats spainis nav jāskalo. Protams, kaut kad mēnesī sakrājās kaut kas, protams, kad šitādu augšu es mazgāju labi, ja reiz mēnesī, jo viņš ir jāizjauc, jo šinī pludiņā sakrājās ūdens, un viņš pārstāja strādāt, un viņš sāk tecēt pāri. Svarīgi ir
šim traukam svarīgi ir ielikt nipelīti. Vot šitādu te pareizi ielikt, un lai tur nebūtu nekāda gruža pie viņiem. Tātad, tas ir tas, kamēr, ja tu ieliec pareizi nipelīti, tad ir labs zeramtrauks, ja tu ieliec viņu otrādāk, tad tas ir slikts zeramtrauks, jo viss iztek ārā. Tālāk ir šādi veidi zeramtrauki, tie arī ir vakuma. Nu, kāds viņiem mīnus ir? Viņiem mīnus ir tāds, ja šo korķi neaizskrūvē līdz galam ciet, tad viņš tek pāri. Ja? Bet akal plus ūdens ir rekur apakšā sakrājies, ja? Ūdens sakrājās apakšā un augšā ūdens netiek. Cik tur par to mazo caurumu tiek uz augšu ūdens netīrais? Praktiski netiek. Tātad šeit jūs varat iztīrīt visu, izvākt un šeit šo visu lielo trauku netīrīt. Vienīgā problēma viņam ir, kad tu attaisi šito krānu vaļā, pirms attaisīšanas vajag aiztaisīt ciet pašu galiņu, ja? Tātad, jo, ja nebūs apakša cieta, jūs liesiet iekšā un viss te izlīs pāri. Bet es tagad atradu, izdomāju variantu, ka es tur varu uzlikt krāniņu, jo tā gumiņa var saplīst, pazaudēties, un es uzliku krāniņu, atradu te savās mantās plasmas krāniņu, piekombinēju viņu tur klāt, un tagad aiztais krāniņu, pielej ūdeni, ja? Viss tātad, apmēram tā vēl pāris dzeramo. Man bija ko pastāstīt, bet, varbūt nākošreiz, ja? Tātad, tā arī viņš paliek. Šitie man patīk, tas ir arī cik daudz putni. Ja tev ir 3 putni, tad, protams, tu nekādu šitādu lielo trauku nav vērts izskalot. Es viņus skaloju, man ir daudz dzels ūdenī, tātad ieber citronskābu, karstu ūdeni, izskalo visu rūsu, visu skaļķis aiziet projām. Tā kā kaut kā tā.